jūsu laika produkts ir vērtēšanas sistēma nosaukuma Luxafors. Sistēmu ar nosaukumu Luxafors jūsu konkurents Ilsteris vērtēja sekojoši. Prokuratūras likumā pateikts, ka prokuroram savā darba mūžā visu laiku kvalifikācija jāceļ. Un lietu nosūtīšana, nesūtīšana, tas kvalifikāciju nerāda. Tas vienkārši darba rezultāts, ko prokurors savāc kādus pierādījumus, viņš pārliecināts par sevi vai nav. Un es domāju, ka arī tā sistēma to prokuroru tā mazliet nospiež, kad viņš brīvi nejūtās, un tad viņš izlemj par to, ka labāk nesūtīt uz tiesu. Vēl lielāks absurds, kad prokurors mākslīgi sadala procesu, lai vienā mēnesī aizsūtītu vienu daļiņu un otrā mēnesiņā otru daļiņu. Nezinu, vai tad, kad vēl viņš bija prokuratūra, vai viņš bija iepazinies, ir vesels palūdziet, lai jums atsūta nolikumu, kuru prasa likums, kura nosaka novērtēšanu. To, par ko runā kolēģis, tur vispār tas tā nav. Un šeit arī jūs prasiet par kļūdām. Es neteikšu, ka tā ir kļūda. Es teikšu, ka, diemžēl, es varbūt maz pievērs uzmanības, jo darbības kontroles un starptautiskas sadaļas departaments kopā ar visiem virsprokuroriem izstrādāja šo vērtēšanas kārtību. Uz to, ka mums nav vērtēšanas kārtību, mums norādīja OECD eksperti savu atzinumu. Un vēlreiz, es tagad atceros ļoti labi, pirmkārt, viņa nebija iedarbināta 100%. Meklēja, skaties, vai tiešām tie kopsavilkumi nebūs nepareizi. Mēs konstatējam, jā, daļa prokurora darba netika uzskaitīts, bet neviens prokurors šis jaunas kārtības nekāda veida necieta, vai viņam tika samazināts, vai kaut kāda veida pret viņu tika vērsts. Mēs meklējam šo rādītājus, kuri vispār nebija noformulēti. Un visi, es gribu pateikt, bija 2 sanāksmes ar visiem virsprokuroriem tieši par šo vērtēšanas sistēmu. Pirms šīs 2 sanāksmes bija veikta prokuroru aptaujā, atkal pēc manas iniciatīvas izvērtējām. Un šī vērtēšanas sistēma, manuprāt, arī šodien viņa vēl veic tos izmaiņas.